2024. gada rudenī ģeopolitiskā situācija turpina būt sarežģīta, radot arvien jaunus drošības izaicinājumus. Karš Ukrainā turpina satricināt Eiropu, radot smagas ekonomiskas un humanitāras sekas. NATO un Eiropas Savienība sniedz būtisku atbalstu, taču ilgstošais karš rada bažas par spēju saglabāt vienotību. Vienlaikus situācija tuvajos austrumos strauji eskalējas, palielinoties riskam, ka šis reģions kļūs par nākamo globālās nestabilitātes epicentru. Demokrātijas noturība un starptautiskās drošības nākotne kļūst par sarunu centrālo asi ne tikai politiskajos gaitiņos, bet arī mūsu mājās un darba vietās. Arī gaidāmās ASV prezidenta vēlēšanas var būtiski izmainīt globālās varas līdzsvaru un stabilitāti, kā arī ietekmēt sabiedroto attiecības. Uzticība starptautiskajām institūcijām ir sašūpojusies, starptautiskajam tiesiskumam piedzīvojot nopietnus pārbaudījumus. Latvijas ārpolitikas institūts rūpīgi izstrādā pārdomātu projekta stratēģiju, lai maksimāli nodrošinātu, ka mūsu veidotais saturs mūsu sekotājiem ir saistošs un aktuāls. Mūsu komanda ikdienu aktīvi seko līdzi globālajiem notikumiem, nodrošinot padziļinātu ekspertīzi un pasaules līmeņa analīzi. Lai veicinātu plašāku izpratni par drošības un ārpolitikas jautājumiem, šoruden mēs uzsākam jauno Rīgas drošības fóruma sezonu, kurā piedalīsies pasaules līmeņa eksperti, nozares līderi, kā arī militārie un civilie speciālisti, lai diskutētu par drošības izaicinājumiem un kopīgi meklētu risinājumus stabilākai nākotnei. Rīgas drošības fóruma podkāsti būs pieejami no oktobra līdz decembrim. Klausies jebkurā laikā un savērtā formātā. Seko līdzi pasaules notikumiem un pievienojies fóruma diskusijām.